Čau visiem! Sveicināti jaunā video! Šorīt pulcējamies autoskolas Lauras moču apmācības laukumā, jo gatavojamies doties 500 km moto izbraucienā uz Latgali. Autoskola šādu pasākumu rīko jau 5. gadu pēc kārtas, taču man šis būs pirmais brauciens tik daudz moču sastāvā. Kopā rādās, ka būs sabraukuši ap 30 močiem. Drošības instrukcija. Viss dzirdēji? Tu kā vienmēr jau kavē, Laurīt. Nu labi, visiem viss ir skaidrs? Jā. Jā? Nu tā kustam. Un jautrība var sākties. Mēs esam nolasījušies rītīgi daudz moči. Ap 30, varbūt nedaudz virs. Un bliezīsim tagad šodien izbraucienā uz Latgali. Šī tik nopietnā pasākumā es vēl neesmu bijis. Ar tik daudz močiem, kā jūs redzat, rītīgi kolona. Pa ceļam ir plānots apskatīt dažādas vietas. Bet tā kā tajā brīdī, kad lasīju instruktāžu, es tur krāmējos ap kamerām, tad es īsti nevienu no tām vietām nedzirdēju. Tā ka tā jau brauksim un redzēsim, kas mūs sagaida. Šodien rītīgi feini laikapstākļi. Saulīt spīd. Būs silta diena. Laikam Latgales galā kaut kur Rēzeknē skatījāmies bija plus 26 grāds, laikam solī. Skatīsimies, kā diena izvērtīsies, bet man liekas, ka jābūt rītīgi labam laikam. Ja ir labs laiks plus laba kompānija, tad tas garantē rītīgi foršu moto izbraucienu. Buss mūs laiž. Nu tā, esam iebraukuši Smiltenē. Vīlēsim caur Smiltenei uz Gulbeni, un es saprotu, ka Gulbenē mums būs plānotā pirmā pietura. Reku kalnā brauc visu mūsu kolonu augšā. Tā kā ritīgi krūts brauciens tik tālu. Jātais stikli ciet. Rekāda mums smuka kolona priekšā. Rītīgi interesanti, jā, kaut kas līdzīgs, ko es esmu piedzīvojis, tas bija šo pavasaru Valmieras moto sezonas atklāšanas brauciens, kaut kas līdzīgs. Bet nu šitais jau ir pilnīgi citā līmenī, jo šitien tomēr mēs kā kolona braucam rītīgi lielu gabalu. Tikko mašīna brauc vien garām, baigi mirkšķināja. Tā ka iespējams, ka priekšā kaut kur menti ir, jābrauc piesardzīgi. Tik tālu ritīgi feini braucam. Saulīt spīd, dieniņ forši, tik cik vienīgi brīžam sānveišu paigaisi. Bišķi tā kā nēsā, bet nu tas jau viss piedar pie lietas. Jā, tik interesanti, kur tie menti noslēpušies. Nē, viņi pa šito koku droši vien, ka ir nogāzies, varbūt kā pa to, jā. Nu, skaidrs. Nu jau esam ieripojuši Gulbenē. Man kā motobraucējiem ar tikko nokārtotām tiesībām tā pieredze nav neko liela. Tāpēc pirms brauciena nebija pārliecināts, vai spējuši iekļauties kolonā, turēt tempu un vai vispār mērot tādu distanci. Kā izrādījās, braukšana kolonnā priekš manis bija tā vieglākā daļa. Tas, ko vēl neapjauju, ka lielākais pārbaudījums man sagaida tieši benzīntankā. Tā kā līdz šim tankojies bija tikai Nestē, kur pie sūkņa noskanē karti un lej to degvielu cik uziet, tad šeit man izbrīnīja, ka viss tikai tankojas un aizbrauc. Apstaigāju sūkni, meklēdams, kur samaksāt.
nosprieda, ka ja jau naudu neprasa, tad tikai provešu lieta. Par brīnumu degvielu tecēja un leja pilnu bāku. Kad motis veiksmīgi uzpildīts, vēlreiz pārlaiž acis vai kaut kur nepras maksāt. Ka nepras, ta nepras. Autoskola sagatavojusi kafiju un cepumus, lai paši braucēji arī var uzpildīties. Būtu pacenties ieslēgt mikrofonu, varētu jums pastāstīt par kuplo moču skaitu, kā arī par garšīgiem cepumiem. Tā, esam uzpildījušies, pēduši, bliežam tālāk. Tik tālu jau baigi fēns pasākums. Baigi foršie laikapstākļi šodien, priekš braukšanas ideāli. Labāks par šitiem nevar pat īsti iedomāties. Nav baigi karsts, nav augsts, nav lietus, vienkārši super. Tā kā rītīgi forši. Reku Rēzekne. Tāds izjūts pirmo reizi braucot tā tālā gabalu. Nu pat jau sāk pakaļ sāpēt jau. Esam tagad noparkojušies visi smuki. Atbraucām uz pilns ar močiem, iesim skatīties, ko viņi mums te stāstīs. Drīkst, pievienojieties. Atslēgas izņemam no aizdedzes. Kāpēc? Nu labi, atslēgas. Jā, tiešām jā. Reku, mēs tagad ejam skatīties to. Pastāst tevi, kur mēs esam atbraukuši tagad? Mēs esam atbraukuši uz Rēzekni, un ja jau reiz mēs esam Rēzeknē, tad noteikti ir jāapskata šī te saucamā dēvētā Latgales vēstniecība Gors. Un mums ir arī pieteikta ekskursija, mums būs iespēja apskatīties arī aizkulises. Baigi labi pateic, tā kā iestudāts būtu. Ko viņi te dara? Ko viņi nodarbojas? Vai, nu šeit ir koncertzāle, pasākumi, te var uzdancāt. Ļoti smalki viesi brauc. Jā. Šeit ir arī kino. Un to mēs visu uzzināsim. Apstīsimies, jā, ko viņi te nodarbojas. Lūdzu, ekskursija. Ekskursija. Redz kaut ko? Ieejot koncertzālē var apskatīt mākslas darba ekspozīciju. Mākslinieciskā daļrada manām visur. Šeit arī pienāca gide, kas mūs laipni aicina uz otro stāvu, kur nedaudz vairāk pastāstīja par koncertzāli. Svarīgi būtu iesākt ar to, ka šī pirmā no pašiem pamatiem celtā akustiskā koncertzāle Latvijā, kas ir uzskatāma par vienu no svarīgākajām kultūras būvēm. Bet, ja runāt par mūsu koncertzāles nosaukumu, vai jūs zināt, ko nozīmē vārds Gors? Kalns. Nē, nav kalns, bet ļoti bieži saka. Kā uzmetas pirsu, Gors. Kalns.
Gars, jā. Tulkojumā no latgaliešu dialekta tas nozīmē gars, ja mūsu dvēsele, kas ir katrā no mums. Bet ja runāt par mūsu koncerta zāles nosaukumu, kāpēc tad Latgales vēstniecība? Vēstniecība, jo šeit ir tā vieta, tie cilvēki, kas vēstīja tālāk plašajā pasaulē par to, ka mums ir tāda vieta Latgale. Vieta, kur mīt latgaliešu valoda, kultūra un, protams, arī cilvēki. Tālāk iegājām mazajā zālē, kur parasti rāda dažādas filmas. Jā, tad esam nonākuši mūsu mazajā zālē. Pamatā šī zāle mums ir domāta ar diviem mērķiem. Viens no tiem tas ir kino, kur mēs strādājam gan 3 vai katru dienu, gan 2D, gan 3D, gan tādu kādu filmu. Tad mums bija ekskluzīva iespēja ielūkoties telpās, kas paredzēts tikai personālam. Personālam šitais tikai paredzēts. Bet mūs ielaidīs, jo mēs esam īpaši. Šeit aplūkojām mēģinājumu zāli, kurai ir dikti laba skaņas izolācija. Aplūkojuši vēl dažādas telpas, bijām nonākuši lielajā zālē. Tiešām liela telpa ar 2 stāviem, balkoniem, kā arī krūta skaņas izolācija. Spilgts baigi, ja? Baigi spilgts. Šis lifts var pacelt pa 3 tonnas. Tādā veidā mēs pa 2-3 reizēm varam uzvest visu to, kas ir nepieciešams uz skatuves. Tošas mašīna var iebraukt, jo haidī. Pravas vietām tad arī jau redz, kā klavieniem viens ielas. Jā, te jau kaut kas tāds bijis. Izbraucām ar lielu kravas liftu, un tad jau ekskursijas noslēgumā uzkāpām uz jumta, kur atrodas gan ēstūzes, gan arī pavars skaists skats uz apkārt. Ekskursija kopumā feina, koncerta zāle iespaidīga, taču nu ir pienācis laiks doties tālāk. Esam goru apskatījuši, izvadāja mūs pa telpām, parādīja, kā viņiem kas tur ir sabūvēts, tur zāles, mazās zāles, lielās, kāds viņš tur pasākums rīko. Un tā jau forši, tagad laikam uz Pilskalnu brauksim tepat kaut kur ielīdīšu šoreiz pa vidiņu vairāk. Pa vidiņu pastīsies, kā braukšana. Pilskalnu aplūkojuši, devāmies tālāk. Esam satikušies, netikām visu luksuforā pāri. Tā kā tagad iebraucam benzīna tankā, visi esam atkal veselu kolonu un tad braucam tagad tālāk. Mēs tagad braucam uz Aglonu, precīzāk uz Aglonas baziliku pirms pāris gadiem. Es tur jau biju, varbūt kāds atceraties no iepriekšējiem video, kāds 2 gadus atpakaļ, man liekas. Braucam cauri Maltai. Vot šitien es arī atceros, mēs te braucām pirms pāris gadiem. Latgales braucienā mēs te kaut kur stājāmies, kaut ko meklējām, un toreiz vēl baigie tie negaiss mākoņi bija. Ja man atmiņa neviļ. Zini, tie Honda Rebel arī baigi labi izskatās. Rek pa labi, šitais 1100 ir. Viņi nāk ar, man liekas, 300, 500. Vot pa vidu vēl nezinu, kas bija, un 1100. Tā jau var. Sēdpozīcija līdzīga, tikai pedāļi izskatās, ka ir tuvāk. Man tā kā bišķi uz priekšu ir. Tagad, kad mēs tāds garāks gabals pabraucam, es saprotu, ka man baigi laikam tā ķiveri skaļa. Nu tā kā reaktīvā lidmašīna pa lielam izklausās. Pats tagad, kad ar jums runāju pats savu balsi, no tā, lāga nedzird, tāpēc runāju skaļāk. Var jau būt, ka jūs ar mikrofonā dzirdat, nu tā kā baigi svilpi. Baigi skaļā liekas, varbūt uz nākamo sezonu jāštuko kaut ko paņemt nedaudz klusāk. Ir savu specifika braucot tādā lielā kolonnā, ja? Es tagad paprovēju, sākumā es braucu kolonas aizmugurē vairāk. Tagad es tā kā pārcēlos nedaudz uz kolonas, tā kā priekšējo daļu. Nu, tīri patestēt, kā kura daļa. Kaut kad, man liekas, es arī nedaudz pa vidu pabraucu, tā kā iztestēju visāds variants. Tuvojamies Aglonai, reka aplis. Izskatās kā fūre.
mūs laiž. Rītīgi forši. Smagais mūs palaid, lai mēs visi varam izbraukt foršu apli. Es jums teikšu, ka Latgalē ceļi ir baigi labi īstenībā. Nu, pārsvarā. Pārsvarā ir tāda rītīgi forša. Saka, ja jūs kaut kur štukojat ar močiem braukt, nu tad Latgala noteikti ir tā vieta, nu, kur tā rītīgi forša var izbraukāties. Vietām ir tāda līkumot ceļi, vietām tāds taisnīts atkal, nu, viss kaut kas te ir. Tā kā diezgan forši, diezgan forši. Nu jau esam sasnieguši Aglonas baziliku. Tālāk devāmies uz šī brauciena galamērķi – Čertoka ezeru. Kamerām baterijas nu jau bija nosēdušās. Katrā ziņā tur mūs sagaidīja silta zupa, dažādas aktivitātes, forši pavadījām laiku. Paldies autoskolai Lauris par uzsaukto moto izbraucienu, kā arī dāvanu. Kopumā tiešām jaudīgs pasākums ar foršām emocijām. Paldies, ka skatījies, neaizmirst abonēt kanālu, ja to vēl nepaguvu izdarīt. Tiekamies nākamajos video. Čau!